Nu, čau visiem! Šodien redz, ka mums šitāds skaistlīds būs uz testa braucienu. Ducati Desert X 26. gada modelis. Nu, pats jaunākais. Tā kā izbrauksim kādu līkumiņu, iebrauksim mazliet kādā taciņā. Nu, un apskatīsimies to mocītu tuvāk. Kas viņam ir, kāds viņam varbūt ir izmaiņas no iepriekšējā modeļa. Un izbaudīsim pāris stundiņas ar šo motociklu. Ko iedarbināsim? Šis motocikls ir ar atslēgu, nav keilēs. Tā speedometrs mums atdzīvojās, Ducati Desert X. Tā, kā mums viņa te jāpiešķiļ? Ir. Pirmais. Aiziet. Nu, kādi man ir pirmie iespaidi apsēžoties uz šī 26. gada Desert X Ducati? Motocikls ir augsts, 87 cm plus sēd pozīcija. Sēdeklīts, nu, ja mēs salīdzinām ar manu Afriku Twin, tad šeit ir bišķi mīkstāks un ļoti tāds šaurs, tāds kārtīgs offroadam paredzētais. Un priekšējais stikliņš arī ir ļoti zemu. Nu, jā, motociklis ir tiešām orientēts vairāk uz tā kā bezceļiem. Dizains arī ir pamainījies no iepriekšējās paaudzes Ducati Desert X. Speedometrs ir palicis savādāks, ja viņš vairs nav tāds vertikāls. Nē, viņš nav vairs horizontāls, viņš ir vertikāls. Kas te vēl uzreiz tā acīs krīt iekšā? Bāka. Atcerieties, iepriekšējā modelim tā bāka bija ar korķīti uz labo pusi nobīdīta. Šeit jau bākas korķis ir pa vidu, un tas motocikls vispār izskatās tāds sajūta, ka viņš ir šaurāks, bišķi palicis vēl offroadīgāks. Spogulīši apaļie klasiskie. Un jāatzīst, ka baigi foršā skaņa ir. Izpūtējs ir stāva oriģinālais, bet V-Twin, nu labi, kā saka Ducati, nevis V-Twin, bet Ducati saka L veida dzinējs. Ļoti tādu patīkamu skaņu, tādu dusmīgu. Ja vēl uzlikt kaut kādu Akrapoviču, vispār būtu bomba. Kamēr mēs stāvam pie Luksafora, tādā nelielā sastrēgumā, varu pateikt, kad pie mana 1,80 m auguma es ar pirksgaliem esmu uz zemes. Tā kā motocikls ir diezgan augsts, ar ļoti lielu arī klīrensu, 25 cm klīrens. Tas ir nopietns rādītājs tādiem ielas enduro touring motocikliem. Ātrumkārba strādā ļoti labi. Ātrumos jūs varat ieslēgt ļoti tā čotka, precīzi ar tādu, nu, neteiksim, kad kā ļoti viegli, bet arī nesmagi tā čotka, tā spraužās ātrumos, patīkami. Un kā jau 26. gada modelis, protams, viņš ir aprīkots ar quickshifteri, kas ir gan uz augšu, gan uz leju. Uz leju. Uz leju, uz leju. Strādā brīnišķīgi.
Uz augšu. Ir. Tas ir ļoti ērti. Dinamika ļoti laba. Ducati Power. Svērs. Protams, pērkot motociklu par 18,000, diez vai jūs gribat tikai ar viņu, kā saka, braukt pa mežu, kārpīties pa dubļiem. Man personīgi pat būtu nedaudz žēl pa tādu naudu dzīt mocīti, bet, tas ir katram, protams, individuāli. Gan jau, kad ar to motociklu gribētos arī kaut kur ceļot, protams, ar viņu arī var darīt ļoti vienkārši. Uzliekiet koferus un uz priekšu. Kā arī kaut kur ceļojuma laikā varat mierīgi iebraukt vietējā tetiņā, vai nobraukt pie kāda ezera, vai izbraukt caur kādu vietējo mežu. Ļoti forši. Jā, tiešām, skatoties uz šito benzīna bāku, var redzēt, ka šis 26. gada modelis ir reāli šaurāks pa kaut kādu, es nezinu pa cik, bet vizuāli tiešām izliekās viņš šaurāks. Beidzot būsim tikuši ārā no trafika. Cik brīnišķīgi strādā quickshifterīts. Jā, uz šosejas prasās lielāks stikliņš. Ja dodās ceļojumā, lielāku stikliņu vajadzētu. Protams, 26. gada motocikls, viņš ir ļoti tehnoloģisks. Viņam ir arī autopilots, bet kruīz kontrole. Šeit uz kreisās pults. Nospiežam podziņu, aktivizējam un aiziet. Mocīts brauc pats. Pastieties, cik viņš taisni iet. Vispār nevelk ne uz vienu pusi. Ļoti forši nobalansēts. Palaižiet rokas vaļā, jau motocikls iet perfekti taisni. Te mums priekšā tāds viedukta pagrieziens uz 180 grādiem. Un mocīts ļoti forši, stabili iet līkumā. Šeit pat var braukt ar lielāku ātrumu. Nevienam netraucējot, protams. Perfekti. Un quickshifters. Trakākā dinamika. Tā, iebrauksim mazliet meža celiņos, pārslēgsimies uz kādu citu režīmu. Viņam te ir ļoti daudz režīmu. Tātad nospiežam modē. Mums tagad ir Touringā. Aiziesim uz Tour Setup, Urban Setup, Enduro, piemēram. Tā. Tagad mēs viņu paņemam. Ir DCT Enduro. Cik es saprotu, viņam arī automātiski atslēdzās tad attiecīgi trekšanas un ABS.
Un motors arī paliek bišķi nomet jaudu. Es vienmēr piesienos kājās stāvēšanas pozīcijai. Un šeit viņa ir ļoti laba, tuvu ideālam. Kā vienmēr, es atkal paceltu kādus 2 centimetrus augstāku stūri, tad man būtu vispār taisna mugura. Tas tā. Braucot jau pa meža ceļiem droši vien ir jāstrādā un ar tādu mazliet izliektu muguru jābrauc. Tad ar šito stūras augstumu arī viss ir kārtībā. No rūpnīcas viņš nāk aprīkots ar tādām offroad riepām, tā kā jūs jau mierīgi, neko nemodificējot, varat jau mierīgi pa mežu pabraukāties arī. Viena bauda braukt ar viņu, kapitāls universāls motocikls. Gan ceļošanai, gan tētiņam, gan meža izklaidēm, viss kaut kam. Varbūt piestāsim maliņā, paskatīsimies uz viņu mazliet tuvāk, mazliet detalizētāk, kā viņš izskatās. Sveiki vēlreiz! Kā jūs redzat, šeit man aiz muguras stāv jaunais Ducati Desert X 26. gada modelis. Šīs Ducati modelis ir aprīkots ar V-veida dzinēju, kā paši Ducati saka, L-veida dzinēju. 950 kubikcentimetri, tas ir tā nopaļojot. Un kas ir labi šitam motoram, kas jau jaunais, jau 26. gadā nāk, viņš ir bez tās desmo vārstu regulēšanas sistēmas. Un kā man teica čaļi servisā, tas ietaupa jūsu naudiņu. 40–50 tūkstoši ir vārstu regulācijas intervals, un eļas maiņa 15 000 kilometriem. Mēs mainam eļu. Protams, tas ir tāds strīdīgs jautājums, ja? Daudzi maina ik pēc 5, ik pēc 10, bet ražotājs apgalvo, ka var arī mainīt reizi 15 000 kilometros. Šim V2 dzinējam ir 110 zirga spēki un aptuveni 95 Nm griezes moments, kas priekš vidējās klases Tour Enduro motocikla ir ļoti, ļoti pieklājīgs cipars. 6 pakāpju ātrumkārba ar quick shifteri no rūpnīcas. Kā redzat, priekšā mums ir divas tādas klasiskas apaļas lampas, tāda vecā old school Dakāras stilā. Šis motocikls jau nāk ar bezkameras riepu, 21. disks, spieķiem uz āru, kas arī ir ļoti forši, ja? Hermētiskāk būs disks. Mīnus varētu būt tas, kad braucot ar šo motociklu offroadā, ko paredz ražotājs, ka viņu vairāk izmantos offroadisti. Tādos akmeņainos posmos, jā, jūs varat bišķi apšķembināt savu disku, jo šeit, redziet, viņš ir tā kā mazliet uz āru. Tas esot tas mīnus. Kā arī, protams, viņš ir aprīkots ar premium bremzēm Brembo.
un 320 disks. Mūsdienās jau ļoti daudz ražotāju izmanto Kayabas amortizāciju, ko dara arī šeit Ducati. Tātad tā ir Kayaba, apgrieztā dakša ar regulācijas iespējām, protams. Kad jūs gāzīsiet pa offroad, jums droši vien akmentiņi lidos pa gaisu, bet radiatoram ir šeit tāda aizsardzība. Viņi ir tāda mīkstas plasmasas, bet es domāju, ka sākumam tas ir forši. Dzinējam no rūpnīcas nāk tāda maza aizsarga panniņa no tāda diezgan plāna alumīnija. Tas ir labi, ka viņi ir, bet es domāju, ka visticamāk aftermarketā ir pieejama kaut kāda nopietnāka aizsarga panna. Kā jau kārtīgam offroaderim, redziet, bremžu pedālīts arī jau ir no rūpnīcas nāk ar tādu atliekamu kāpslīti. Ja? Tas ir forši, ja jūs mežā kaut kur nometat viņus sāniem, viņi pieliecās un nenolūst. Kā arī šīs pekas, ja ir gumīņu, bet jūs viņus varat čaks izraut ārā un jums būs tādi zobiņi, lai pretslīda jūsu zābakam. Aizmugurē mums arī ir 18. disks, bezkamernieces, pieķīšu uz āru un ar aprīkots ar ABS, protams. Un Brembo bremzes. ABS un traction control šeit, protams, kā offroaderim ir atslēdzami. Iepriekšējās paaudzes Ducati šīs bākas korķis, varbūt atcerieties, bija novirzīts šeit tā kā uz sāniem, kas arī bija diezgan stilīgi. Šeit viņš tagad ir pa vidu. Bākas tilpums, manuprāt, bija 24 vai 21 litrs, es īsti neatceros, bet pāri pa 20 litri. Un kā ražotājs saka, šis 110 zirgspēka jaudīgais motors ēd apmēram mierīgā braukšanā 4,5 litri uz 100 km. Tādā dinamiskākā braukšanā droši vien būs kāda 6, bet, ja jūs brauksiet pa offroadiņu, jā, tur 1, 2, 3 ātrums un, kā saka, ritenis laiks polēs, es domāju, ka ēdīs visus 7. Sēdeklis tāds ļoti, ir forši, ir tāds mīksts, divdaļīgs, tā kā jūs varat braukt arī ar pasažieru. Gan arī attaisījās un pazaudēs sēdekli. Eksperti pasažieri arī ir klāpslīts. Jūs pasažieris arī var piedalīties offroadā, redziet, viņiem ir vispār bez gumijām šeit. No rūpnīcas jau viņš nāk aprīkots arī ar dempferi. Tā kā dempfers jau jums ir. Es gan neredzu, vai viņu var regulēt. Man liekas, ka viņu nevar regulēt. Tātad viņš nav regulējams, bet ir labi, ka viņš ir. Kā arī šim jaunajam modelim speedometrs vairs nestāv tā gariniski, jā, bet ir sagāzies uz sāniem. Tāds maziņš, bet ļoti informatīvs. Pagriežam atslēgu, iedegās Ducati, Desert X, un tāds viņš izskatās. Viņam ir vairāk braukšanas režīmi. Tātad viņam ir enduro režīms, enduro setup, jūs varat pieregulēt pašiem, kā jums vajag ABS, traction control, visas tās vilces, ir numuriņi, jā, stiprāk vai vājāk, jūs pats varat pieregulēt. Tad viņam vēl ir rally režīms, rally setup, jā, lietus režīms, sporta režīms, touring režīms. Tas laikam tāds ceļošanai. Labi, šobrīd atstāsim sporta režīmā, pamēģināsim mājās braucot, kāds ir sporta režīms. Kur viņš ir? Redz, kur. Un paņemam. Ok. Motocikls no rūpnīcas nāk aprīkots ar rokasargiem, viņi ir no plastmasas. Par cik šies ir tomēr offroaderīts vairāk, ja? Es domāju, vajadzētu nomainīt pret kaut kādu nopietnāku. Kā arī redzēt, kādas smukas viņam ir pultiņas ar podziņām, ja jūs varat regulēt menu, iet iekšā un darboties. Te viss ir vienkārši, ja? Un kas ir interesanti, viņam arī, protams, ir cruise control, kas ir baigi forši. Šī pusē viņam, protams, ir ugunis, piedarbināta, un kā arī šeit ir podziņa, kas ieslēdz stūres apsildi. Vēja aizsargs, protams, ir ļoti simpātisks, attiecīgi šim modelim. Tāds enduro stila, ja, Dakaras stila, tāds tornīts, kur jūs varat piestiprināt telefonu navigāciju, bet braucot pa šosei, jums viss ir vējš sejā, tā kā prasītos bišķi augstāks. Bet, ja jums pārsvarā braucat pa offroadu, protams, kad šis stikliņš tam ir ļoti labi piemērots. Iepriekšējiem modelim jūs atceraties aizmugurē, te bija tāda trūbiņa, tāds rokturīts, ko varēja ērti viņu tā kā pavilkt ārā no dubļiem, no smiltīm. Šī gadā viņi ir noņēmuši, laikam uzskata, ka viņš nebija vajadzīgs. Te ir viss tādas trūbiņas, pat rāmņiks vai kā viņi pareizi sauc, subframe. Tāda sajūta, ka viņam te nav kur piekabināt nekādus čemodānus, bet nē, ir aftermarketā visādas uzpariktas, jā.
stiprinājumu, kur jūs varat to visu izdarīt, uzlikt koferus un mierīgi braukt ceļojumā, jo motocikls tomēr ir arī tāds vairākas nozīmes, protams. Ar viņu var, kā saka, braukt pa bezceļiem un pa mežiem, bet, protams, gribētos arī ar viņu paceļot, jo, priekš ceļošanas viņš ir ļoti arī ideāls. Motocikla cena Latvijā ir 18,200 ar kaut ko. Protams, motocikls ir tāda cenā, tādā prēmijuma segmentā. Protams, Ducati izmanto visus prēmijuma materiālus, Brembo un visu pārējo. Slavens ar savu kvalitāti, protams. Cena ir diezgan tāda priekš cilvēkiem, kam viss ir sakārtots. Rezumējot mūsu šodienas testa braucienu, mani tādi personīgie secinājumi, kad motocikls ir brīnišķīgs, ir super, der gan ceļošanai, gan brīvdienu tādiem izbraucieniem pa mežiņu, pa Latvijas tetu, pa pilsētu ar viņu arī var braukāt, ar viņu var braukt arī ļoti dinamiski, viņš ir ļoti viegli vadās, ir ļoti paklausīgs. Var mazliet, kā saka, huligānu patēlot, un pabraukāt tā diezgan agresīvi. Aprīkojums augstākajā līmenī, roku apsilde, traction control, ABS, viss ir, cruise kontrole, tas viss ir līmenī. Pietiekoši jaudīgs. Braukt var divatā droši, nopakot viņu ar koferiem. Foršs motocikls. Cena, nav lēta, 18,000. Bet, sapnim ir jābūt dārgam. Tā kā, paldies, ja skatījāties. Čau, līdz nākamajai reizei.